Rīgas viedokļa vēlētos abas zilās līnijas, un tur pa vidam starp tām zilām līnijām arī, lai ir zila līnija, ja, bet skaidrs, ka tas finansējums ir ierobežojušais faktors. Tas, kas mums visvairāk traucē visā šajā stāstā, ir neziņa. Neziņa, kurā mēs jau dzīvojam vairākus gadus, un tā neziņa Rīgai maksā naudu. Ja, jo mēs nevaram Rīgā stāvēt uz vietas, mums infrastruktūra viena vai otra jābūvē, mums ap stacijām jāsakārto apkārtne, tilti vai jāremontē vai nav jāremontē. Ja mums nav informācija, kaut vai tas tipiskais piemērs Altunavas tilts, kur mums, diemžēl, nāksies 4. decembrī slēgt ciet. Mums bija tātad no projekta virzītājiem bija pateikts, ka šo tiltu nojauks. Ja, tātad, vajadzētu būt jau, ka viņš pirms kādu gadu būtu bijis nojaukts. Mēs šo tiltu pieturējām pie dzīvības, ja tā var izteikties, ar domu, ka neieguldīsim taču naudu tajā, kas tiks nojaukts. Tagad izskatās, un es arī lasot šo te starpziņojumu, es īsti nesaprotu, ko tad darīt, tad mums būvēt jaunu, nebūvēt jaunu, būs, nebūs, ja? Un tādi punkti ir vesela virkne, ja? Jo tas, par ko nerunā, šeit runā par miljardiem, bet es pateikšu, ir vēl viens pusmiljards, kurš ir jāieskaita. Proti, ja mēs būvējam dzelzceļu caur Rīgai, mēs nevaram tikai 2 sliedes uzbūvēt vai 4. Ja? Viņam ir tā dabīgi jāintegrējās pilsētas apkārtnē, krustojumi, šķērsojumi, Rīgā ap 30 šķērsojumi, stacijas pie stacijām jāpiekļūst. Tas viss jābūvē. Viena centrālā stacija vien mēs rēķinājam ap kādiem 150 miljoniem, lai nebūtu tā, kad atbrauc no Berlīnas kāds ar koferu un viņiem tur pa dažādiem ceļiem jāklīst.